Spidīļķis jeb pempiņš. Maza zivtiņa ar garšīgu vārdu. Domāju, ka liela daļa latviešu nemaz par tādu nezina. Mēs viņu noķērām kamerā. Zvērs ļoti interesants. Zivtiņa kā zivtiņa, teritoriāls. Tētis ir nārsta laikā oranžā krāsā, ļoti skaists, ar tādu strīpu uz astes. Mamma bišķiņa pelēkāka. Tad, kad viņa taisās uz nārstu, pavasara beigās, vasaras sākumā, tētis atrod gliemeni kaut kur savā teritorijā, sargāto teritoriju. Kad piemērota mamma kaut kur parādās, ka viņa ir to tēti izvēlējusies, jo košāks, jo labāk, jo košāk acis, jo labāk. Tad tētis viņu aicina pie tās gliemenes. Mamma ir tāds gārš dējeklis, nu tā kā tāda truba no dibena, ko viņa ievada gliemenes izelpas atvērumā, iedēja tur ikrus, un pēc tam tētis gliemenes ieelpas atvērumā ieliek spermu. Zivtiņa apaugļojas gliemenes iekšēnē. Pilnīgs dabas evolūcijas brīnums. Ikri attīstās mēnesi gliemenes iekšēnē. Pēc mēneša izpaudīja ārā zivtiņas, kas var patstāvīgi baroties. Var tikai domāt par to, kā vispār evolūcijas tādas, ne mēs ticam evolūcijā, tādā nejaušības ceļā kaut kas tāds tik brīnumains var rasties. Paturpinot stāstu par gliemenēm, parunāsim par svežzemju gliemeni, par daudzveidīgo sētgliemeni, ko savā laikā, kas to lai zina kad, droši vien kādos 50. gados ar balastu ūdeņiem ievazāja no Amūras apgabaliem. Ievazāti viņi ir visā pasaulē, ieskaitot Amerikas Savienotās valstis, kur lielajos ezeros barības vielām nabadzīgās ekosistēmās šai invazīvajai gliemenei ir milzīga negatīva ietekme uz vietējām ekosistēmām, jo viņa izņem no sistēmas ārā mazās mikroskopiskās aļģes, pavisam vienkārši pēc tam visiem pārējiem nav ko ēst. Iet bojā zivis, iet bojā vietējās gliemenes, vietējās ekosistēmas, katastrofāla ietekme uz ekonomiku, uz bioloģisko daudzveidīgu un tam līdzīgi. Mūsu platuma grādos, kur viņa arī ir ieviesusies, kur daudzi ezeri ir cilvēka barības vielām pārbagātināti, kur zied āļģes, šī gliemene no vides izņem ārā āļģes, bet izņem ārā to āļģu pārpalikumu. Līdz ar to kaut kādā mērā izbalansējot šīs cilvēka ietekmētās ezeru un upju ekosistēmas, kas mums atkal liek aizdomāties, tad, kad mēs domājam par to saimniekot vai nesaimniekot. Vietējais vai svešs, labs vai slikts, nav skaidrs atbildes dabā. Citreiz tā, citreiz šā. Turpinam vērot.